Labdien! Šī ir kārtējā Laka tiekamies podraides epizode. Mēs ierakstām šo Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā 30. novembrī. Un šī epizode būs pilnībā veltīta, mēs diskutēsim par Linux distribūciju Fedora Linux un tās pēdējo laidienu. Tad es nedaudz sākšu par to, kas ir vispār Linux distribūcijas un kādēļ tās ir praktiski centrālais veids, kādā veidā tiek lietotāji saņem atvērtā pirmkodu programmatūru Linux vidē. Tad Linux distribūcijas kā koncepts radās 90. gadu sākumā kopā ar Linux kerneļa radīšanu. Un tā ideja bija tāda, ka mēs sagatavojam visu pieejamu atvērtā pirmkodu programmatūru, kas ir pieejama un gatava darbam, un sagatavojam jau cilvēkiem, vienkāršiem lietotājiem lietošanai. Tādā ziņā Linux distribūcijas seko ļoti tradicionāli operētāju sistēmas modelim, bet, kā vienmēr, ir ļoti svarīgi atcerēties, ka šīs distribūcijas iekļauj krietni vairāk dažādu veidu programmatūru nekā, piemēram, cita veida operētāju sistēmas kā Windows vai OS X. Jo tāds mērķis ir, ka šī programmatūra ir brīvi pieejama un distribūcijas, jeb šo cilvēku, kas veido šīs distribūcijas, cenšas iekļaut pēc iespējas vairāk šādu veidu programmatūru. Fedora Linux ir radusies no Red Hat Linux, kas savukārt Red Hat Linux radās 90. gadu pirmajā pusē no Slackware Linux distribūcijas. Tas tika ar mērķi veidot kā komerciālu distribūciju, kurā varētu atbalstīt lielu uzņēmumu lietošanai, ko sāk izstrādāt amerikāņu kompānija Red Hat. Bet laiks gāja, un tad līdz pat brīdim, ka viņi izdomāja, ka viņi īsti negrib vairs uzturēt brīvu versiju, ko viņi tā kā oficiāli uztur, kas saucās Red Hat Linux. Un pēc kaut kāda laika domāšanas un skatoties, ko, piemēram, dara Canonical, viņi izdomāja, ka viņi arī grib savu kopienas versiju radīt, kuras mērķis būtu izmēģināt visu jaunāko programmatūru, izmēģināt visas jaunākās tehnoloģijas. Un tā radās Fedora Linux. Sākumā viņi sauc par Fedora Core, un tad pirmā versija iznāca 2003. gada 5. novembrī. Tad mums jau ir bišķīt laiciņš jau pagājis krietni, veseli 13 gadi. Sākumā šīs versijas saucās Core, pēc tam viņas vienkārši saucās par Fedora Linux ar attiecīgo versijas numuru. Sākumā līdz pat 20. versijai viņiem bija interesanti atslēgu vārdi. Piemēram, 19. versija bija Schrödingera kaķis, Schrödinger cat, un 18. bija Spherical cow. Tā kā, cilvēkiem humors netrūka. Jo tas bija ļoti līdzīgi tajā laikā, bija stilīgi dot kaut nosaukums līdzīgi kā Ubuntu Linux. Tas ir īsti nedaudz pa vēsturi. Šobrīd Fedora atrodas pie 25. versijas, kas iznāca praktiski pāris dienas atpakaļ, jo viņa bija vairākas nedēļas atcelta. Reāli gala versija iznāca praktiski tikai pirms kādām 7 dienām, man liekas. Nedēļa pagājusi, jā. Nedēļa, man liekas, ir pagājusi apmēram, jā. Un tagad varētu Rudolfs varētu pastāstīt, kas tad īsti ir iekšā Fedorā un kāpēc Fedora tiek izmantota, kas ir iemesli? Jautājums, kāpēc izmantot Fedora lielā mērā, ir jautājums, kāpēc izmantot Linux, bet ja mēs puslīdz pieņemam, ka Linux mūs interesē un nevis, Macos vai Windows, tad jautājums parādās, kāpēc neizmantot, Ubuntu vai SUS vai tam līdzīgi. Un ir daži iemesli, kāpēc, man personīgi arī Fedora ir vairāk uzrunājusi, kuras lietotājs esmu arī pašlaik. Un viens no tiem ir tas, ka es izstrādāju programmatūru
viņā parasti nāk līdz viss jaunākais, kas attiecās uz programmatūras izstrādātājiem, jaunākas bibliotēkas, jaunākie izstrādes rīki. Un tieši tā, kas rakstīja kodu Gnomes projektam, tad arī jaunākajā versijā viņš ir tuvāk tam, kas būs nākamajā Gnomes laidienā. Un tajā brīdī, kas vēl sākumā mēģināja uz Ubuntu to darīt, tad tas, ka nav jaunākais, tam ar traucē strādāt. Arī izstrādes rīki kopumā tur ir vairāk aktuāli, vairāk arī pieejami repozitorijos. Un vēl viena lieta, ko es nebiju gaidījis to brīdi, ir tas, ka programmatūra, kas netiek pakota līdz distribūcijās, no repozitorijos oficiālajos, neskāpēc tieši izstrādes rīki ir vairāk pieejami RPM formātā nekā Debian pakotņu formātā, kas man daudz pārsteidz, bet tagad tas nav vairs tik liela problēma, bet vismaz kādu dažus gadus atpakaļ ir tā, ka RPM bija vairāk nekā Debian tieši izstrādātājiem. Un vēl man ļoti patīk Gnomes darbvirsma, un lai arī Ubuntu viņi piedāvā daudz pakotnes ir viena vai vairākas paudzes vecākas. Es varu tīri pēc piemēra pastāstīt to, ka es, piemēram, lietoju ikdienā Gnome Shell, un man ir kaut kāds visāds sīkas lietas, piemēram, teksta redaktorā var izdarīt to, vai var pārlūkā var izdarīt to un šito. Un es tas saku darba kolēģim, kas ir mans sistēma administrators, otrs sistēma administrators uzņēmumā. Viņš saka, es gribu izdarīt šito. Es saku, reku, to var izdarīt. Viņš saka, man ir Ubuntu. Viss ir skaidrs. Jo, diemžēl Ubuntu daudzas Gnomes programmatūras ir vecākas versijas. Tas ir saistīts ar to, ka infrastruktūra sāk lēnām šīm divām distribūcijām diezgan pamatīgi atšķirties. Un, es pat teiktu tā, ka rekomendācija, ja kāds grib izmantot Debian bāzētu distribūciju ar mērķi izmantot jaunāko Gnome programmatūru, lietojiet Debian SID repozitorijā. Es personīgi SID neriskētu. Bet tā kā ir mana rekomendācija. Ja jūs esat izstrādātājs, jūs zināt, kā jāt uz trakojošu zirgi, tad viss pieder pie lietas, jūs to varat droši darīt. Jā, bet jāatzīst no manas arī pieredze, ka esmu arī sistēma administrēšana un datoru uzturēšana un arī lietotājiem parastiem strādājis. Ja man šobrīd kāds pateikt uzlaiž Linux cilvēkam parastiem, laikam tomēr likt Ubuntu. Un iemesli tomēr ir tā, ka Fedorai ir savu trūkumu. Viens, kas ir sāpīgākais, ir tas, ka viņiem ir ilgtermiņā versija atbalsts tomēr nav. Respektīvi, ja es uzlieku uz kādu datoru, opsistēmas, gribētu, es par šo cilvēku negribētu labot viņa vai kaut ko mainīt viņa datorā turpmākos 3 gadus, lūdzu, lieciet man mieru. Tad Fedorā atjauninājumi būs kopš izlaišanas laika gads kaut kur apmēram. Tāpēc, ka viņi atbalsta šo laidienu, kas ir aktuālais, un visa nākamā laidienu laikā, plus, man liekas, mēnesis pēc vēl nākamās paudzes, kas nozīmē apmēram gads. Un es negribu iet pie radiem draugiem paziņām, ik pa gadam mainīt. Šajā ziņā Ubuntu ir labāks, ja viņiem tas strādā, viņiem būs gada 5 miers. Tajā ziņā es tomēr, un arī viņiem nevajag obligāti paši jaunāko, viss tās vīši. Ja viņi to neprasās, tad arī es neuzskatu, ka viņus vajadzētu turēt uz tā mans darba stila, kas ir jaunākajās versijās, ir labās lietas, es vienmēr gribu jauno, bet tas ir man. Jā, es gribētu piezīmēt vienu nelielu lietu, ka Red Hat un Fedoras tehniskā komisija, kas ir praktiski galvenais administratīvā sistēma, kas atbild par Fedoras attīstību, kuri pārsvarā Red Hat izstrādātāji, bet arī ir cilvēki no malas. Viņi ir plaši diskutējuši par šo problēmu, un Red Hat īstenībā to saredz to, ka viņiem vajadzētu mazāk konservatīvāku padarīt Red Hat Enterprise, jeb CentOS versiju, kad mēģis, ka viņi varētu to Enterprise versiju desktopu atjaunināt krietni biežāk un tādā veidā nodrošināt šo ilgtermiņa versiju, jo, ja mēs zinām, tad CentOS, jeb Red Hat Enterprise, kas ir praktiski viens un tas pats, ir nežēlīgi garš atbalsta cikls. Un praktiski tas ir tas, ko Red Hat rekomendē, bet tam ir ļoti liels trūkums. Ja tu gribi kaut ko salīdzinoši jaunāku, bet stabilāku,
Tad ir taisnība, Rudolf, un šobrīd īsti tādas izvēles nav. Nu, ir vienīgais alternatīva, vienīgais veids, ko ir ieteikuši paši Red Hats, ir izmantot Red Hat vai jeb CentOS 7.2, kurš atbilst Fedorai 22, ja nemaldos. 22. līmenis, Gnome līdz tam līmenim precīzi. Es nepateikšu, neatceros, kura Gnomes versija, tā sanāk laikam. Šobrīd 25. ar 32. tad 30. 24. 23. bija 28. 26. 24. 3, 24. Nu, teiksim, diezgan veca salīdzinoši, bet tā kā teica, ja kādam nevajag floating edge, un daudziem nevajag, ļoti daudziem nevajag, lielākai daļai vajag tikai stabili operētāja sistēma. Red Hat iesaka lietot CentOS 7.2. Lai cik tas dīvaini nebūtu, jo tā, protams, tā ir krietni konservatīvāka operētāja sistēma. Tas nav gluži pats, kas Fedora. Un kas ir īstenībā jāatzīst, ka tas ir Fedoras lāsts un lielais plus vienlaicīgi, jo viņiem tas īstais atbalsts cikls ļauj viņiem diezgan strauji virzīties uz priekšu. Bet, tā kā mēs zinām, tagad esam nonākuši pie jaunumiem, diezgan būtiski jaunumi ir un ir diezgan būtiski mainīsies, ļoti iespējams tagad arī Red Hat Fedoras attīstības pieeja, jo šos pēdējos gadus mums ir notikusi šī dzīti uz priekšu zirgi ar mērķi sasniegt šo mērķi, ko ar Fedora 25 beidzot viņi ir sasnieguši. Un tagad mēs sākam runāt par jaunumiem. Tātad Fedora 25, ko mēs jau esam vairākas reizes iepriekšējos raidījumos minējuši, pēc noklusējuma piedāvā VLAN logu sistēmu. Ja pareizāk sakot, pareizais jēdziens būtu grafiskās vides sistēma, jo viņi nodrošina praktisku grafisko vidi, kādā veidā viņa vairs nav pat piesieta logiem. Pēc ideoloģijas tur var būt jebkas. Tā ir praktiski ļoti vienkārša, ļoti tuvu frame buffers, ja mēs zinām, ka kadru bufera, pēc kadru bufera līdzīga sistēma, kas pēc iespējas samazina šo laiku pēc tā, ko dators programmatūra vēlas, lai būtu uzzīmēts un kas tiek uzzīmēts. Tā kā vecā iepriekšējā sistēma Xorg, tie, kuri zina, izmantoja šo te ideoloģiju, ka jebkas ir serveris un klients, kur klients pateica, ka man vajag lūdzu uzzīmēt šādu lodziņu, un serveris to izdarīja. Realitātē izrādās, ka tas jau nenotiek, vai jau labu gadu desmitus jau nenotiek. Reāli tiek dzīti buferi pa kreisi, pa labi. Un šis VLAN tad ir tas visu laiku, kas ir bijis pēdējās 3-4 versijas, kuru dēļ viņi ir praktiski katru reizi, kad nākus šis laidiens, bijis jautājums, vai atkal tiks atlikts. Un šoreiz tas vairs netika atlikts. Ir daudzas sīkas problēmas, par ko mēs arī esam runājuši, bet tas ir sākums, un praktiski notiek jau šobrīd notiek darbs pie Fedoras 26, kurā VLAN tiks attīstīts vēl vairāk. Kas vēl ir jāpiezīmē? Tas, ka to, ko Fedora 25 iekļaujāt, šī programmatūra, viss, kas ir atjaunota, pēdējā laikā šī atjaunošana arī ir krietni uzlabojusies. Jo vienu brīdi bija tā, kad Fedorai tas nebija tik daudz aktuāli, tagad tas arī tiek vairāk aktualizēts. Piemēram, tīrs piemērs ir Python 3 un Django, ko es, piemēram, izmantoju šīs programmatūras. Fedora 25 ir pašas jaunākās, kas ir pieejamas. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja cilvēks instalē no pakotnē visu. Vai mums ir vēl kaut kas, ko mēs varam pateikt par Fedoru? Jā, man nedaudz upgrade pieredze, mēs runājām pirms šī raidījuma sākuma. Teiksim, uz dators, kurus es izmantoju upgrade, nevis tīri pārinstalēšanu jau kuro paudzes, es neskatos vairākus gadus, un man viss diezgan gludi un bez kļūdām, bet es saprotu, Ingmāram ir cita pieredze. Tas ir caur grafisko saskaru mēģināju to darīt. Tas ir Gnome software, kurš piedāvā, vai ne?
Tādā veidā, ka tas ļoti līdzīgi darbojās kā Ubuntu programmatūras centrs. Jā, jo interesanti, ka es ar to mēģināju, viņš vienkārši man atteicās mēģināt vispār upgradeot, pateica, ka nē, te kaut kāds pakotnes nav īsti pareizas, aizmirsti, es mierā. Man liekas, tas es izvalku komandu rindu, Wikipēdija, ko man jāieparo viņam iekšā, refresh, install, upgrade, reboot. Okay. Bet labi, Ingmār, pastāst, kā tev kā jāupgrades un ar ko tu saskāries, jo tas ir interesanti lieta. Upgrades kā lielākā problēma tiešām bija, kad nevarēja piekļūt cietajām diskiem, piemontēt viņus caur grafiskā saskarni. Protams, to varēja izdarīt kaut kā apējot grama disku rīku, atsevišķi piemontējot, bet tas nav tas, kā atvērt vienkārši disku, to pārlūku. Ko viņš to teica, ka tu mēģināji to darīt? Problēma ir ar D-bas kopni. Jā, tas varētu būt kaut kas instalācija aizgājis. Ne tā īsti korekti. Tas varētu visticamākais varētu būt saistīts ar to, ka lietotājiem ir viens profils un kad tu upgradeojies, tad viņam kaut kas ir mainījies un tad viņš kaut ko nespēja atrast. Tas kādreiz bija Gnomei diezgan liela problēma. Kopš tā laika es īsti neupgradeojos starp distribūcijām. Es vienkārši pārinstalēju. Tas varbūt, teiksim tā kā Linux pārinstalēšana ir ļoti ērts process salīdzinoši, piemēram, ar Windows instalāciju, tad es to nebaidos darīt. Bet es arī piekrītu tam, ka ar laiku, teiksim, tā starp ilgtermiņa versijām šai savietojumībai vajadzētu būt labākai. Tā šķiet. Jā, tā kā, bet tu izmanto Fedoru ar KDE? Es ar Gnome arī. Arī ar Gnome? Tad tu KDE arī pamēģināji, cik es atceros. To, man liekas, neesmu mēģinājis. Kaut kā ļoti sen, bet kopumā tā pieredze bija labā atjaunojoties, ņemot ārā, kad nemontējās citie diski, tā vispārējais gāja labi. Priekš tā, kad tā ir pirmā reize tāda iespēja, tas ir diezgan labs rezultāts. Jā, starp citu, no manas pieredzes, ja kaut kas aiziet ar upgrade nepareizi, pirmais, ko izdarīt, uztaisīt jaunu lietotāju, iekāpt iekšā jaunu lietotāju. Ja tur viss strādā, tas nozīmē, ka jāmet ārā konfigurācija un pēc tam jāliek pa vienai atpakaļ un skatīties. Es uz to svarīgi, ka, teiksim, kāds SSH atslēgas un tam līdzīgi tomēr var nolikt vietā, bet, ja, teiksim, nav būtiska, teiksim, Firefox profils varbūt arī ir vajadzīgs, bet kaut kāds tur iekšēji recent files vai kaut kas tam līdzīgs muļķības, to var vienkārši nepielikt, un tad, tas ir veids, kā var slikt upgrade salāpīt. Starp citu, es gribu piezīmēt interesanta lieta, kas ir ļoti svarīgi. Fedora 25 viņiem ir tagad 3.2. Ja nemaldos, man liekas, 3.32. 3.32 versija. Jā. Viņi pirmo reizi noņēma bloķi paplašinājumiem, Gnome Shell paplašinājumiem uz versiju. Ar ideju tādu, ka viņi šobrīd saka, ka saskārnes API, jeb tā programistiskā pieeja ir pietiekami stabila, ka vairs nevajag šo. Teiksim, nav iespējams vairs ar paplašinājumiem sagraut sistēmu tā, ka tu iznīcini pilnīgi visu savu Gnome Shell, tu pēc tam nevar darbināt viņu. Tas ir ļoti labi, tāpēc, ka uz jauno Veilandi gadījumā, starp citu, arī interesanta lieta, ka tā kā vispār viss Xorg servers izmests ārā, tad arī pašu, teiksim, Veilandu, to Shell pārstartēt vairs nevar, tāpēc, ka Shells ir tas, kas uztur visus tos logus. Praktiski, ja Shells aiziet, tad aiziet viss. Un es esmu pāris reizes ar to saskāries, bet tiesa gan es esmu pakļāvis to parasti profilu ļoti lielai slodzē. Ir ļoti daudz logiem un dažādiem atvērtiem variantiem, tā kā es spiežu diezgan tālu, pirms viņš pasaka stop un paņem un aizvarās un pārstartējās. Ko es gribēju piezīmēt, interesanta lieta, ko es izlasīju pirms pieminu, Fedorai nav tikai Gnome, viņiem ir diezgan normāls KDE atbalsts, kas gadiem gājas augšā lejā, bet daudz lietotāji joprojām izmanto Fedoru tikai tādēļ, ka tur ir puslīdz jaunākā KDE, jo Red Hats diezgan nopietni pieiet tām lietām. Jā. Un es gribēju teikt, ka Linus Torvalds izmanto Fedoru. Viņš vienu brīdi izmantoja Gnome, tad viņš lamājās par to, cik Gnome Shells ir šausmīgi nepatīkams un tam līdzīgi, bet tad viņam norādīja, tu tāpat tās esi KDE fans, viņš teica, jā, bet es vienalga gribu pateikt, ko es domāju, bet viņš joprojām izmanto Fedoru. Tas ir ļoti interesanti, jo realitāte ir tā, ka, protams, viņš strādā arī iestādē, kur diezgan lielu daļu naudas apmaksā Red Hats, tas ir Linux fondā.
nu, pat par sevi, jo tur ir kodola attīstība, vispārējais izstrāde notiek un tam līdzīgi. Bet jā, Fedora, tātad Fedora šobrīd ir viena no labākajām hobijistu distribūcijām. Ja jūs esat programmētājs, ja esat izstrādātājs, ja jūs esat interesants, kas grib iepazīties un patīkam pavadīt laiku Linuxī, ne tikai vienkārši lietot ikdienā. Fedora Linux ir viena no labākajām distribūcijām, kur to darīt. Tur ir viss kaut kas jauns, aizraujošs un viss arī ir stabili. Salīdzinoši, piemēram, ar to, kā, piemēram, bija agrāk, kad Fedora Linux bija identitāte ar to, nu, tu 5 minūtes nevar pastrādāt normāli. Šobrīd tā vairs nav. Jā, tad paldies, un līdz ar to mēs šodien noslēdzam. Šodien ar mani bija, šeit ar jums bija Pēters Krišānis, Anita Reiter, Rudolfs Lazūrs un Ingmārs Viņš. Paldies, ka klausījāties, un uz redzēšanos!